Sveiciens mana Kabata LV studijā. Mēs esam šodien kopā ar Svētu Elkindu, kas ir Latvijas Nacionālā arhīva elektronisko dokumentu nodaļas vadītājs. Sveiki! Un mums īstenībā šodien ir noritējis webinārs tieši par tēmu dokumentiem, par arhivēšanu, par glabāšanu, iznīcināšanu. Ir vairāk jautājumu, ko lietotāji gan tiešādi ir uzdevuši, gan ir iesūtījuši mums iepriekš šo webināru. Un šajā īsajā ekspertu viedokļu intervijā mēs arī uzdosim dažus no šiem jautājumiem Svētam tieši saistībā ar dokumentu, tādiem jau organizatoriskajiem procesiem organizācijas uzņēmumos, ne jau tikai pašā arhīvā, bet ikvienam jau uzņēmumam lielākoties ir jāpieturās atsevišķi grāmatužiem pie visiem šiem arhivēšanas, visām šīm arhivēšanas prasībām. Un tad mums uzreiz praktiskie jautājumi, kā rīkoties situācijā, kad ir bojāts elektroniskā arhīva fails vai tā daļa, un rezerves kopija vispār nav pieejama. Šajā gadījumā pirmkārt jāskatās uz to, kas tas ir par failu. Vai tas ir fotodokuments, video, sēžu ieraksti, skaņas dokuments, vai arī varbūt tas ir kaut kāds lietvadības dokuments, personas lietas nav pieejams. Un šajā gadījumā īstenībā jāizvērtē, kas tas ir par failu, un jāskatās tajā brīdī, vai tas ir, piemēram, fotodokuments no kaut kāda pasākuma. Šajā gadījumā varbūt arī jau nav pieejams, bet jāsastāda akts par to bojā eju vai neatgriezniski glābjamo dokumentu. Bet tajā pašā laikā tekstuāliem dokumentiem varbūt jāskatās, kas tur arī saturā. Noteikti arī jāsastāda akts, bet tā atbildība tālāk būs atšķirīga. Bet kas tieši ar to tehnisko jautājumu, ja ir bojāts fails, vai tiešām viņu nav iespējams kaut kādā veidā mēģināt dabūt? Kas varbūt ir kaut kādas organizācijas, kas palīdz un mēģina šo visu tikt galā un dabūt no to padzēsto failu? Ir gadījumi, kad gadās, ka, piemēram, elektroniskam dokumentam foto vai skaņas ir 99% ir redzams, kas ir bildē, un varbūt tas bojāts fails nav nemaz pavisam bojās. Var redzēt, ka ir kaut kāds piksels, piemēram, viņš ir neatspoguļojas pareizi, vai arī skaņas dokuments tur var dzirdēt, bet viņš ir, ir sliktas kvalitātes, piemēram, Un, ir arī rīki īstenībā, piemēram, ja mēs runājam par CD, to nesēju vai ārējiem diskiem kaut kādiem, tad informācija, kurā atrodas uz tiem nesējiem, ja nevaram atvert, tas nevienmēr nozīmē, ka viņš ir bojāts. Ir rīki, ar kuru palīdzību ir iespējams atvert to disku un mēģināt visu informāciju nolasīt. Un tajā gadījumā var būt pat tā, ka dokuments tomēr joprojām eksistē, un piekļūt pie tā dokumenta var. Tā kā ir cerība, bet tajā gadījumā, ja tomēr nav iespējams neko izdarīt, tad, diemžēl, tas dokuments ir bojāts un pat varbūt neatgriezniski bojāts un nevar to izmantot. Par tiem CD diskiem ir jau tāds sajūta, ka tie ir viegli skrāpējami un viegli tā informācija zaudējumi. Un es arī dzirdēju šodien to webināru daļu, kur ir stāstīts par to, ka tomēr tā jau tāda tehnoloģija, kas pamazām atpaliek, vai tomēr šobrīd arhīvos CD disku izmantošana ir tā labā prakse? Tā ir slikta prakse, un īstenībā mums ir diski, jo mēs pieņemam diskus tādi, kādi viņi ir, un īpaši uz doto brīdi, kad mēs pieņemam, mēs īstenībā pat neļaujam nodot CD diskā, mēs uzreiz sakam, ka lūdzu pārrakstiet informāciju no diska, un tad atsūtiet to mums. Bet, protams, 2000. gados bija nodots diezgan daudz disku, un tajā brīdī mēs to uzreiz, nebija tādas prakses, mēs arī kā arhīvs tajā brīdī domājam, ka tas ir nesējs, kur var nodot, var glabāt, bet mums diski ir joprojām, bet visa informācija no diskiem ir pārrakstīta. Tā informācija ir pārrakstīta, bet brīžiem arī mēs, glabājot arhīvā dokumentus, konstatējam, ka nodotais disks, informācija tajā diskā ir vai bojāta vai nevar atvērt. Tā mēdz būt, tāpēc mēs uz doto brīdi vairs noteikti nepieņemam valsts glabāšanā. Tieši, jo mēs runājam par nesēju, CD kā nesējs, tādā veidā mēs nepieņemam dokumentus. Bet kas ir tad tā labā praksa šobrīd? Tas būtu failu serveri, digitālie mākoņu pakalpojumi, kur iespējams uzglabāt informāciju. Ja mēs runājam par vienkāršu uzņēmumu, kas nav varbūt valsts arhīvs.
tad nu, kādā veidā nodot tieši jautājumus vai tieši kā uzglabāt. Ja mēs runājam par to, kā uzglabāt, tad, protams, tas ir atkarīgs no iestādes iespējām, ja, finansiālām un laika ziņas arī, ja, un arī teiksim, vai ir speciālisti, kuri var kaut ko izstrādāt. Bet tas ir atkarīgs no tā. Tad variants ir, ka iestādes glabā serverī dokuments, varbūt kaut kādā mākonī, bet tajā pašā laikā, ja ir iespējas, var izmantot dokumentu vadības sistēmu, tad, protams, jācenšas pēc iespējas izmantot šo te risinājumu. Tad tur var glabāt dokumentus, gan izmantot, gan audita pierakstus veikt, un noteikti jāizvairās no ārējiem nesējiem, jo ārējus nesējus ir grūti izmantot tos dokumentus, un arī tā glabāšana ir tāda diezgan nedroša tomēr. Jā. Jā, bet ar ārēju nesēju vienmēr tās liels plus, ka, ja ir tā zibatmiņa vai CD disks, to var paslēpt arī seifā, bet gadījumā, ja jau izmanto kādu digitālo pakalpojumu, tad arī jāizvērtē tā drošība. Jā. Mums arī mana KBTLV platformā ir pieejamas apmācības tieši saistībā ar informācijas drošību un to, kādi ir tie digitāli risinājumi, kas būtu vēlami izmantošanai, lai uzturētu datus par uzņēmumu, par organizāciju, un kādi varbūt, kas tiešām ir jāizvērtē, lai nebūtu to risku zaudēt tos datus vai kaut kādā veidā atrasties tādā kibernoziegumu telpā un visus savus datus ar saviem klientiem un arhīvētiem vai labākajā gadījumā pazaudēt vai sliktākajā gadījumā ne tikai pazaudēt, bet arī, lai tie dati tiktu izmantoti kādiem ļaunprātīgiem nolūkiem pēc tam. Tā kā tas arī tas jāizvērtē un kas savi plusi, savi mīnusi, bet tomēr viss tā pasaule šobrīd iet uz pilnīgu, jau ir aizgājis uz to, nav jau ko runāt, ka iet uz to pusi, mēs jau esam visi tajā mākoņu pakalpojumos, bet vienīgais jautājums, vai mēs esam izvēlējušies pareizos mākoņu pakalpojumus. Tieši tā. Atgriežoties tieši pie jautājuma par to, kāda atbildība pastāv, vai gadījumā, ja pakalpojums sniedzējs, piemēram, kādam uzticēta arhīva uzturēšana, savas vainas dēļ zaudē failu, vai iespējams kaut kādā veidā vērsties pret to? Tas es domāju, ļoti atkarīgs no tā, kāds bija tas līgums, kad ir kaut kāds ārpakalpojums un iestāde vēlas glabāt dokumentus ne savā iestādē, bet kaut kādā citā mākonī, varbūt iestādē, kura nodrošina šo arhivēšanu, tad jāskatās, kāds ir līgums, kas tur ir rakstīts, jo, kā es minēju, iepriekš par to, ka glabājot mākonī, piemēram, tur Google Drive vai atkal tas serveris ir ne lokāli, bet kaut kur. Ja? Un tur brīžiem var redzēt, ka pašā līgumā ir pateikts, kas notiek ar to, kas notiek, ja gadījumā dokuments ir iznīcināts vai kaut kādu iemeslu dēļ. Un tā iznīcināšana nevienmēr brīžiem tā iestāde, kura glabā dokumentus, nekādu atbildību nenes. Protams, ja Latvijā ir kaut kā uzņēmumi, kuri sniedz šādu veidu pakalpojumus, šeit ir savādāk noteikti, jo tajā, es domāju, ka neviena iestāde neslēgs līgumu, ja atbildība tas organizācija nekādu nenes. Šajā gadījumā, jā, protams, atbildība būs, tā visticamāk būs administratīvais kaut kāds pārkāpums, bet tas noteikti jāizvērtē, kāds dokuments gājis bojā, kas tur bija iekšā, kādā veidā, kāpēc viņš gāja bojā. Un atkarīgi no tā, tad šeit arī iesaistās arhīva inspekcija, kura izvērtē šo gadījumu konkrēto, un tad var būt kaut kāds sods. Jā. Bet tas ļoti atkarīgs no tā, kas bija tajā dokumentā un kāpēc tāda situācija ir radusies. Okay. Un ja ir tāpat situācija, piemēram, no dzīves tieši tas fails, dokuments, kas ir bijis nodots arhīvai, ticis zaudēts, par to ir sastādīts dokuments. Vai arī tas dokuments ir bijis iznīcināts, par ko arī bieži vien sastāda pamatojušos dokumentus, apstiprinājumu, ka fails vai datu nesējs ir tieši iznīcināts, vai pēc tam tā informācija, kas ir pēc oficiāliem dokumentiem tikusi iznīcināta iepriekš, tā informācija pēkšņi izpeld tiesā. Jā. Vai tā ir juridiskais spēks? Runājot par elektroniskiem dokumentiem, šeit ir diezgan interesanti, jo
piemēram, ja tam dokumentam ir elektroniski paraksts, ja, veidos, tad jebkurš atvasinājums no tā dokumenta, viņš ir uzskatāms kā oriģināls. Varbūt vai tas ir iestādē, kura veido šo dokumentu, vai tas ir kaut kādiem citai personai, ja, tas ir oriģināls, jo tur ir validējams dokuments, ir redzams, kas parakstīja, kad parakstīja, un šajā gadījumā arī jāņem vērā, ka, ja dokumentu iznīcina, tas nenozīmē, ka, atbildība iestādē ir iznīcināt, bet tajā pašā laikā ir akts, un iestāde varbūt to nav izdarījusi līdz galam. Tā kā šeit ir atbildība tieši iestādei, ja dokuments tiešām iznīcināts un nav nekur pieejama šī kopija, tad dokumenta nebūtu, bet tomēr, ja ir pieejams šis dokuments, atkal visticamāk tiesa izvērtēs, kādā veidā viņš bija saņemts, kāpēc viņš nebija iznīcināts, un atkal šeit var būt ļoti dažādas atbildes, ņemot vērā, kas tas par dokumentu, vai tam ir elektronisks paraksts, un kur vēl šis dokuments var glabāties. Jo īstenībā interesanta situācija. Viena iestāde veido dokumentu, bet viņi pārsūta to pašu dokumentu kā atbildes vēstuli, piemēram, citai iestādē. Ja? Un tā iestāde uzskata šo saņemto dokumentu kā savus dokumentu. Ja? Un iestāde, kura oriģināli to izveidoja, sanāk, iznīcina varbūt šo dokumentu, bet iestāde, kura saņēma, viņai ir šis oriģināls kā savs dokuments. Ja? Un tas saturs būs identisks. Tā kā tur jāskatās konkrēta situācija, un tas nenozīmē, ka ja viena iestāde iznīcināja dokumentu, ka tas dokuments noteikti ir iznīcināts un nevar uzskatīt, ka viņš kaut kur var parādīties. Nu jā, sanāk, ka vēlaties iznīcināt visas iespējamas kopijas ar informāciju, jāiet pa visām iestādēm. Jā, tieši tā. Pēc kārtas. Paldies Svētam tieši par šodienas novadīto webināru, kas ir arī skatāms Mana Kabata LV platformā. Kā arī paldies par šīm atbildēm, un es aicinu arī visus skatītājus uzdot un atsūtīt savus jautājumus ekspertu viedokļu sadaļai, lai arī turpmāk nākamajos video mēs varētu kopā ar jums uzdot šos jautājumus ekspertiem un saņemt tādas plašas atbildes uz mūsu interesējošiem jautājumiem. Paldies un lai jums veicas! Paldies!